Sveiki foršiem! Šodien būs ieraksts tāds spontāns. Esmu atbraukusi uz dārzu, es pāris roku savu puķu dobi pārtaisu un nebija domās vispār neko ierakstīt. Bet ir sajūta, vairākas reizes jau ir bijusi, ka man ir jāparunā par tēmu, ko tautā mēs saucam par enerģetiskiem vampīriem, bet var arī savādāk to teikt, kad mēs esam saskarēji cilvēkiem, kuri labāk ņem nekā dod, kad mūsu miedarbība nav līdzsvarā, nav harmonijā. Šī informācija man atnāca jau iepriekš, bet man nebija sajūta, ka par to es gribu runāt publiski. Var sekot, informācija nāk, bet es viņu paturēju pie sevis. Un varbūt jūs pamanīsiet kādā mirklītī es ieskatīšos. Man tādi pieturas punkti toreiz, kad nāca, es viņus pierakstīju, un es viņus noliku nost, un mašīnā viņi mētājās uz tām pierakstu lapām. Un šodien es sapratu, ka man no šīs domas, no tās sajūtas, ka man par to ir jārunā, es gribu tikt vaļā, es viņu ierunāšu, droši vien ielikšu arī YouTube kanālā, un cerams, ka aizmirsīšu, jo tā man pārsvarā ir. Man nāk tā sajūta, ka man par to jāparunā, es to izrunāju un ielieku un aizmirstu. Jo tad, kad viņi man atnāca, es godīgi pateikšu, ka es nezinu, kāpēc. Es par to negribu runāt, es negribu tajā iedziļināties. Man gribējās vairāk varbūt par kaut ko priecīgu, par garīgām lietām, par ceļojumiem, par pieredzēm kādām, par atmiņām no pagājušajām dzīvēm, par kaut kādām jauniem talantiem, jauniem kaut kādām iniciācijām runāt. Un man negribējās runāt par šīm lietām, pateikšu godīgi. Bet nesen notika atkal kāds notikums, un es tikai šodien sapratu, ka tas ir saistīts, un tā sajūta, kad jārunā, man tas video ir jāieraksta un jāieliek, kādam to vajag, es pat nezinu kurām. Un šis notikums nesenais vakardienas, teiksim godīgi, es savilku kopā, jā, ka tas ir par to, tāpēc es gribu ierunāt, ielikšu internetā, ņemat pa labu. Esmu mājas apģērbā, tāda kā atbraucu novākt rāžu, mazliet pabeigta puķu dobi, viņas apmalīti, un pilnīgi neesmu gatavojusies ierakstam. Tātad esmu pielikusi šeit nosaukumu enerģētiskie vampīri, bet tikpat labi tas var būt arī nosaukums par to, kā būt ar cilvēkiem, vai kā būt situācijās, kad jūs neesat harmoniskā miedarbībā. Un pirms es gribu sākt, es uzdošu retorisku jautājumu, jo es domāju, uz to atbilde būs noteikti pozitīva. Vai jūs esat bijuši tādās attiecībās, tādā miedarbībā, pēc kuras jūs jūtaties slikti, pēc kuras jūs jūtaties pazemots, iztukšots, piekusis, dezorientēts, smagnēji, nelaimīgs, jūtat, ka skatāties uz dzīvi pēkšņi no negatīvās puses, atceraties grūtumus, atceraties savas neveiksmes. Es domāju, ka mēs visi esam bijuši tādās situācijās, un visi zinām, kāda ir tā sajūta, ka tu ejot vai nokļūstot saskarsmē biji diezgan vai neitrāls vai pozitīvs, un pēc tam es tāds kā līdz ar zemi vai vēl zemē iekšā iemīts. Tas nozīmē, ka tu iespējams biji miedarbībā ar šādu cilvēku, kurām nav svarīgi būt harmonijā, kuram nav svarīgi paņemt enerģiju, informāciju, pakalpojumu, tavu laiku un līdzvērtīgi atdot atpakaļ kaut ko, savu sirds siltumu, kaut vai kādu mierinājumu, uzslavu, pateicību, vai ja tas ir bijis miedarbība darba jautājumos, kaut kādas materiālās lietas vai kāda sadarbība. Var sakot, šis līdzsvars ir bijis izjaukts, un šim cilvēkam tāds bija arī, visticamāk, mērķis to darīt. Ikdienā, tādā pavisam ikdienā veikalā, autobusā, uz ielas, stāvlaukumā,
Mēs viegli tiekam galā ar šādām situācijām. Mēs varam noskatīties kaut kādu notikumu, jā, kāds tur pabubina vai pārdevēja kaut kur varbūt nav tik priecīgi tajā dienā. Viņi varbūt izsaka kādu komentāru par laiku, par valdību, par jauniešiem vai par jebko. Un jūs aiziet prom un ātri esat atkal savā balansā, savā līdzsvarā. Bet trakāk, ja šādi cilvēki ņemošie, es teikšu vēl, ka ņemošie, viņi ir ģimenē, viņi ir kolektīvā, viņi ir kolektīvā. Man būs viens piemērs par kolektīvu no seniem laikiem, tas ir skola, universitātes un tā tālāk. Ko darīt tad? Jo tu tur nevari vienkārši pasmaidīt un aiziet prom, novēlēt labu dienu un viss būt prom. Tu tur esi iesaistīts, tev tur kaut kādi savi sociālie pienākumi, kāpēc tu tur atrodies. Tā ieskatīšos spikerī. Jā, un šādā situācijās mums ir viegli vai vieglāk pārvest viņa līmenī, viņa tajā uztveres zonā no mūsu tās vieglās zonas vai no vieglās sajūtas uz viņu smago sajūtu. Kā es sajūtu šos cilvēkus, varbūt ieskicēšu. Tas ir viens, kā es sajūtu, tas ir saules spinums. Man ir sajūta, ka es gribu atvirzīties, sevi pasargāt, tā kā reizēm aiztaisīt apģērbu ciet vai matus piekārtot priekšā, tā kā sevi pasargāt. Somu reizēm gribas vairāk, ja ar somu pārlikt pāri, tad somu pavirzīt uz priekšu vairāk. Gribas sevi tā kā paglaudīt, mierināt, tā kā, jā, pasargāt fiziski. Reizēm vienkārši, tad, kad mēs esam kontaktā, mēs vienkārši pamanām, ka esam noguruši pēkšņi. Ienācām kabinetā vai ienācām istabā vai ienācām, kur nu mēs satiekam šo cilvēku. Bijām tā kā viss labi un pēkšņi pilnīgi pļakts esam nokrituši lejā un tikai tad jau pamanām, ka kaut kas ir noticis. Tad, kad mēs esam spēcīgi un forši un veseli un laimīgi, to, protams, ir grūtāk izdarīt un visticamāk jau, ka mums nevar tā pieķerties un mūs nosist no tā līmeņa. Bet ja esam steigā, stresā, aizņemti citām lietām, neuzmanīgi, varbūt mazliet apslimuši, to tad ir viegli izdarīt otram cilvēkam un mēs tikai attopamies bāc. Ir kaut kāda sliktā sajūtiņa. Tā. Šeit es esmu savas lapas, toreiz, kad man nāca šī informācija, ka man jārunā, uzrakstījusi par darbu ar klientu. Man liekas, es tos kādā video senākā jau minējusi, ko es daru, ja es sajūtu, ka klients ir šis ņemošais. Un es jau zinu viņu ilgāku laiku, tas nav tā kā pirmās sesijas vai pirmās konsultācijas vai pirmās nodarbības. Es zinu, ka viņam jau ir šī mode ņemt, un ka viņš aiziet, es pilnīgi nevaru nākamo cilvēku paņemt, ka es nevaru vairs paņemt telefonu un pazvanīt, ka esmu pilnīgi iztukšota. Tas ir viens no variantiem, ko es varu ieteikt, iztēloties, kad tu esi tādā kā savā gaismas plūsmā, tas ir savā kanālā, reizēm saka cilvēki, kur ir tēma, tie tā arī saka. Tas ir savā centrā, un tu esi pievienots visumam, lielai inteliģencei, lieliem kuratoram, avotam, dievam, visumam. Un tu esi saslēgts ar viņu, un tev nāk no viņa informācija, nāk no viņa spēks, no viņa jauda. Un cilvēku iztēlēs ielieku viņa šajā plūsmā, viņa šajā kanālā. Tur vēl ir iekšā cits enerģētiskais darbiņš, par to tagad nebūs runa, bet es tā kā nodalu, šeit esmu es, un tu esi tur, un ņem lūdzu spēku un enerģiju no savas saiknes ar visumu, un es esmu savā saiknē ar visumu. Un bieži vien es lūdzu reņģeļus pastrādāt pie šī un nošķirt viņu šo cilvēku nost, lai viņš saprot, ka viņš tagad ņem enerģiju no turienes, nevis no manis. No manas saules spinuma visbiežāk, kā es to jūtu.
Otrs veids, man ir tāda kliente, bija vai ir, droši vien, ka ir jāsaka, viņa ir citas tautības cilvēks. Tas varbūt būs stereotipiski, bet Romu tautības cilvēka iezīmes viņā var saskatīt. Un viņas cauruļošais skats, viņas mīmika, viņas veids, kā viņa komunicē ar mani, ir ļoti interesants, un ar viņu es ļoti bieži jūtu šo te mirkli, ka man ķeras klāt. Kad man paliek grūti, man paliek smagnēji, ar viņu strādājot bieži vien ir sajūta, kad man nav spējas vairs iztēloties, kad es neesmu vairs radoša. Var pat gadīties tā, ka es domāju, ko es šajā sesijā vispār gribēju darīt, ko es šajā konsultācijās, ko es sagatavoju, pilnīgi tā kā izsit ārā. Un šādu cilvēku vai šādam cilvēkam līdzīgiem, tad es daru tā, ka šo savu vecmāmiņas metodi, par ko es esmu iepriekš jau runājusi, es ceru, ka jums mašīnas netraucē, jo šeit brauc mašīnas. Vecmāmiņas metodi, kad es iztēlojos, ka man priekšā ir spogulis, un šis cilvēks sevi redz spogulī. Viņš nevis kontaktējas ar mani, bet ar sevi. Un tad, kad viņš stāsta savas negācijas, savas kaut kādas pārpratumus, savas lietas, viņš atstaro pret sevi un arī to enerģētiku, ko viņš tā kā laiž uz mani, viņš īstenībā pats saņem atpakaļ. Un ir bijis, ka man ar to vienu spoguli nepietiek, kad es ielieku sevi tā kā tādā spoguļu istabā varētu būt. Iztēlamies, tagad ir tās siltumnīcas no tiem kupolveida, vai arī atpūtas vietas ir tās kupolveida, kas pilnīgi visu sevi ielieku tādā kā spoguļu kupolā, lai man nepiesūcās ne no vienas puses, jo tā sajūta ir tiešām, kad sāk smacēt un trūkt gaisa pilnīgi. Nu, tāda ļoti, ļoti sajūta, ko negribas atkārtot, pat negribas par to domāt. Jā, tas ir viens no iemesliem, kāpēc to video man grūti arī bija ierunāt un nodot to informāciju, kas negribu par to domāt, bet, man spiež un domāju, viss šodien, lai iet. Tā, manā špikerī, kas vēl ir ierakstīts. Šī sajūta, ka man par to vajadzētu parunāt, nāca pēc tam, kad sievietei no manas bērnības notika kāds nelaimes gadījums, liels, smags pārdzīvojums, un ko viņi izpauda publiski sociālajos tīklos diezgan jaudīgi, diezgan bieži, dienā pa vairākām reizēm. Tā kā tas nav liels noslēpums, protams, neteikšu, kas tas ir un kā. Un es šai sievietei uzrakstīju līdzjūtību, uzrakstīju, ka kaut nedaudz es spēju viņu izprast un saprast viņas milzīgo zaudējumu, jo esmu gājusi cauri kaut kam līdzīgam, bet mans zaudējums nav salīdzināms ar viņas zaudējumu, un es nepretendēju uz kaut kādu, kas var pateikt, kā viņa tieši jūtas, bet kas var nojaust, kā viņa jūtas, un novēlēju viņai izturību, tikt tam pāri un tikt atpakaļ sliedēs un tā. Un šis cilvēks manu līdzjūtību, manu klātbūtni iztulkoju kā iespēju nosūkt no manis spēku, no manis enerģiju. Un kāpēc es varu tik pārliecināti to teikt, jo šis cilvēks laiku pa laikam, daudzus gadus, bieži vien uzpeld, bieži vien raksta garas vēstules, ļoti daudz, 11, sūta reizēm šādi video, tie tā mazāk traucē, un reizēm arī zvana, visbiežāk zvana vēlu vakaros, naktīs, tad, kad iespējams trūkst uzmanības, iespējams trūkst spēka, un meklē pie kā pieķerties, un arī mana šī līdzjūtība, vai šī klātbūtne, vai šis atbalsts, hei, es tevi redzu, dzirdu, esmu ar tevi, tika iztulkota kā iespēja atkal nosūkt enerģiju. Kā tas notika?
šis cilvēks pēc manas vēstules sāk iztaujāt par manu pieredzi. Un es sapratu, ka man jānosprauž robežas ļoti skaidri. Un es saku, norādu, ka es par šo nevēlos runāt, nav īstā tēma, un es negribu par to runāt. Tas nav īstā tēma, nav īstais laiks. Šai sievietei jādziedē sevi, nevis jāurbjās manā pagātnē. Un visu laiku manas robežas tiek pārkāptas, un kas tad tur bija, kā tu tur pārdzīvoji, ak tu šausmas, un kas tur, un kā, un es tur domāju, ka tev ir tā, un tad, neviens jautājums par to, kā tu tiki galā, kas tev palīdzēja, cik ilgi tev sāpēja, vai kaut kāds jautājums, kas tevi ceļ ārā, kas tev dod spēku, dod ticību, ka būs, ja ne labi, tad labāk, kas tevi stiprina, vai kāds padoms, Klau, ko tu darīji, kā tu to tiki galā, ja? Tas tika pielietots kā dziļāk, urķēties, un tāda sajūta, ka tevi tā kā knīpstangās spiež. Un es sapratu, nē. Un tos sarakstus pārtraucu. Pēc kaut kāda laika atkal tur bija sociālajos tīklos ielikts kaut kāds nesmuks ieraksts no viņas puses. Es saprotu, cilvēks pārdzīvoja un ir zaudējumā, un tad viss var jukt un brukt, un varbūt cilvēks nespēja izfiltrēt, ko viņš īsti dara, ko viņš pēc tam var nožēlot vai nevar nožēlot. Un es sapratu, ka man no šī cilvēka vienkārši ir... Jā, mums bija vēlreiz saruna, un tad es sapratu, ka es viņu esmu nobloķējusi, šobrīd es nesakoju, un es nevaru būt donors kādam tik ļoti. Nu tālūk, tā var izpausties šī te cilvēki, kur vairāk ņem nekā dod. Vakardienas notikums arī bija tāds, jā, ka es saprotu, ka cilvēks bija tik zemā stāvoklī, ka viņš, no kuras negaidīju nemaz, kā viņš iesta zemāk par jostas vietu, tik negaidīti un tik spēcīgi, ka es visu nakti īstenībā par to domāju, vai viņš kaut kur fonā visu laiku gruzdēja, un es nesaprotu, kāpēc šis cilvēks, kāpēc tā, kāpēc publiski, kāpēc tādi vārdi. Un šodien, jā, taisot dobu, es saprotu, jā, tas ir par šo tautā saucamiem enerģētiskajiem vampīriem, vai ja man ir slikti, tev būs vēl sliktāk, vai man nav jaudas, tad es atņemšu tev. Un tas viens no iemesliem, kāpēc es gribu viņu norunāt, lai šī tēma manu lauku pameta, un tam, ko man augstākie spēki ir sapratuši, ka tam, kam to vajag, kad es ceru, ka viņš to noskatīsies, un arī man augstākie spēki teiks, super, tu to izdarīji, mums vairs nav vajadzības tevi uz to stimulēt. Kaut kāds putnas dziedas, nezinu, varbūt jūs dzirdat. Tā. Kas man vēl ir pierakstīts par šo tēmu? Šo es pateicu. Pēdējā lapiņa, un tad jau mēs beigsim. Jā, te ir ar svītriņu man pasvītrots, kā galvenais nospraust savas robežas ar saviem cilvēkiem, jo tad, kad viņi jūt, kad jūs esat tas, no kura var dabūt, viņi neapstāsies, jo tas ir tāds dzīves posms vai pat šī dzīve, kur viņi nespēja pieslēgties pie citiem enerģijas avotiem. Viņiem ļoti, ļoti trūkst, viņi ir izsalkuši, un ja jūs esat, es saka garšīgi, es tā negribētu teikt, bet jūs esat tik pieejama, tas tā kā Bluetootham pieslēgties. Jūs visu laiku esat ieslēgti, un viņš visu laiku kontaktējās pie jums, jo no jums var dabūt. Tāpēc robežas ir pats svarīgākais, kas mums ir šādās gadījumos jānostāda un jānotur. Jā. Tātad kā var atpazīt vampīru vai šo cilvēku, kurš nav harmonijā, kurš ir vairāk ņēmējs nekā devējs, no kura aizejot prom, jūs jutīsieties kā iztukšoti. Man pat bija viens gadījums nesen, kad es pēc konsultācijas sēdēju mašīnā, es nevarēju 10 minūtes, es sapratu, ka es varu iekļūt avārijā, ka es nevaru pabraukt, ka man vajag apstāties un pabūt un atjaunot sevi.
Bet tas bija saistīts ar manu darbu, un tā ir tā specifika, kad cilvēks nāk pie manis un viņš ņem, es viņu uzčūnēju, kā kuru, protams, bet šis gadījums bija tāds, kad es viņu uzčūnēju, es viņam dodu spēku šo nedēļu būt, un es viņu gaidu atpakaļ, un cerams, ka viņam ir bijis spēks, lai sakārtot kādas lietas, un jau ģenerēt spēku pašam, nevis no manis visu laiku ņemt. Tātad, kā atpazīt šos ņemošos cilvēkus? Viņi daudz var runāt. Ir cilvēki, kuri runā. Viņi pat īsti neievelk elpu. Es nezinu, kā tās droši vien ir īpašs talants, bet viņu teikums viņš pāriet nākamajā. Un tu tā kā gribētu kaut kā atpakaļ reflektēt, tā kā dot kaut kādu savu atgriezenisko saiti, tā kā savu varbūt ieteikumu, tā kā savu jautājumu, kaut kādu precizējumu. Kaut vai pateikt, es tevi saprotu, tiksimies tur kaut kad, man kaut kur jāiet, tev nav vispār vieta, kur iespraukties. Tā saruna tik plūst un plūst, es reizēm saku, ļoti garš salikts paplašināts teikums. Un viņš var pārtvert vairākas jomas, un viņš tikai iet un iet. Tas ir viens no variantiem, kā šis cilvēks gūst enerģiju, viņam tikai vajag no tevis, un jo tu vairāk jau sāc tā kā puktoties, jo tev arī kaut kas jāiet darīt, vai tev ir arī ko darīt, kur būt. Viņam jau vajag šo te, ka tu jau tāds uzvilcies mazliet un tās kā satraukts un tā. Otrs punkts, kas man ir pierakstīts, ir, šis te prasa daudz jautājumus un bieži vien prasa tos jautājumus ar negatīvo nokrāsu vai par to, kas tev ir sāpējis, vai urķējās arvien dziļāk un dziļāk pārdzīvojumos kaut kādās senās varbūt lietās, kas ir ar negatīvu pieskaņu vai kādu pārdzīvojumu, vai kādi krīzes momenti, mums visiem ir krīzes, un viņš tā kā visu laiku peld pa to pelēko vai to tumšo zonu, un tā kā arī tur tā ir tāda barība šim cilvēkam. Viņš pēc šādiem jautājumiem nekad neuzjautās, kā tur to tikt galā, kas ir tavas metodas, kurš tev palīdzēja, varbūt man var kādu ieteikt un tā tālāk. Dažkārt gan tie, kas jau ir mazliet jau tādi kontaktā ar ārpasauli, veselīgākā, viņš var paprasīt, ko darīja un ko gāja, viņš var paņemt arī kontaktus, bet es teikšu, visbiežāk viņi viņus neizmanto. Viņiem vajag šo saikni, pēc tam tu prasīsi, vai tu sazinājies, nē, viņam tur būs daudz attaisnojumu, kāpēc viņš nevarēja, un visādi šķēršļi un tā viņš atkal peld pa to pelēko zonu, teikšu tā. Viņu runa ir pilna ar baiļu, pārdzīvojumu, sašutumu, viņu runa ir par grūtībām, par sarežģījumiem, par slikto valdību, vispār pasaules sazvērestībām, slikto māti, tēvu, vīra māti, sievas māti, sliktiem kaimiņiem, sliktiem pārdevējiem, šmaucās visi un tā tālāk. Visi krāpji, visi ir nelieši, visur zog. Es pat nevaru iedomāties tagad uz ātro roku vēl kaut kādus piemērus. Viņi cīnās, šī dzīve tā kā jāvelk, ir jācīnās, ir grūti. Visur, kur viņi iet, ir šķēršļi un tā tālāk. Tā runa ir tāda. Tā es negribu vairs līst dziļumā vairāk. Un vēl viens, kas man te pierakstīts, pēdējais punkts ir, viņi ļoti turas pie pagātnes pārdzīvojumiem, pie pagātnes neizdošanām. Viņi ļoti atcerēsies, kurš viņiem nepalīdzēja, vai kurš pateica kaut kādu piezīmi. Pat ja tā tajā laikā bija nozīmīgi, viņa sadeva viņiem pa pakaļ, teiksim, tā stiprinājumu, varbūt izsita no tās krīzes, bet tagad viņš atcerēsies to visu tā, tik negatīvo to, tā pagātne viņu, gribēju teikt, baro, nav jau īsti, ka viņš viņu baro, viņš viņu notur tajā pelēkajā zonā. Tā pagātne viņam ir iztaisījusi tādu kā energoformu, egregoru, no kurienes, un viņš jau pats kā apziņa barojas, un viņš jau šīs prāts tik piemet šos notikumus, un ja tu paprasīsi šādam cilvēkam, hei, kas tev labs noticis šajā nedēļā,
viņš nevar atcerēties, jo viņš ir iegrimis šajā pelēkajā vai pat šajā zonā, šajā egregorā, šajā burbulī, šajā mākonī, ka viņš pat, viņš pat tā noraustās. Tas ir tā kā paprasīt, nezinu, kā sliekai būtu, vai tu esi kādreiz lidojis, es nezinu, tā kā nav pilnīgi citas operas. Nu tā, tas ir tas, kas man bija pierakstīts, kas man ir jāpasaka, kas man ir jānodod kādam. Nu, ko darīt? Mēģināšu šo tipiskā veidā pabeigt uz pozitīvas nots, ko darīt. Būt savā kanālā, attīrīties. Šobrīd es arī eju attīrīšanās posmu. Man ir sajūta, ka kaut kas nomirst un no tā radīsies, tā vietā nāks kaut kas ļoti, ļoti labs. Es attīros šobrīd ar sāli. Es strādāju dārzā, cik varu, pie dabas. Atgādinu sev par sazemēšanos. Es atgādinu sev par kanālu, par šo pieslēgšanos savam kanālam. Tūliņ aizpeldēšu. Laikam tā labi. Tūliņ pateikšu, kas man jāpasaka. Mēģināšu ielikt vārdos, tas ir tik, man trūkst vārdu. Tas vēstījums šodien ir par to, ka tas viss, par ko mēs runājām, ir tikai un vienīgi zemes lietas. Ja kādam šķiet, ka tas ir tik globāls un tik pārņemošs, tad neatcerieties, kā lai to pasaka, ka mūsu dvēseles un gars ir no tā brīvs, tā ir mūsu personība, mūsu cilvēciskā daļa, kuru mēs esam apņēmušies iziet. Šī pieredze mums ir vajadzīga. Ja kādam jautājums, kāpēc man tas jāpieredz, es to negribu, es gribu dzīvot savādāk. Nē, mīļie, mums tas ir jāpieredz. Mēs esam uz to parakstījušies. Un es nevaru nodot, jo viņi tā sajūta, ka mani šie gaismas pavadoņi pilnīgi smējās par to drāmu, ko es uzbūru. Tas ir tik cilvēcīgi. Un viņi grib pateikt, hei, tas reiz pāries. Tas reiz pāries. Tas ir tik īslaicīgi, tas viss, tā pēršanās. Un jā, no sevis var pateikt, kā atpazīstam. Mūs kāds grib pieslēgties vai paņemt no mums vairāk nekā tas būtu harmoniski. Un nospraužam robežas, savienojamies ar saviem spēka avotiem, neļaujam iegrimt šajā pelēkajā zonā, pasakam paldies par pieredzi. Un paldies augšām, kas man mudināja, spieda. Es pamanīju kādas 3 reizes to, ka man ir jārunā. Paldies. Jā, un reku viņa vēl uzbūra šo ainu vakar, kā tiešām dabūju pa pakaļu. Paldies Dievam, sapratu, kāpēc. Lai es ierunātu šo te, jo kādam tas ļoti ir vajadzīgs. Mīļie, man ierakstīt video ir ļoti grūti. Nemīlu runāt publiski, absolūti un nemaz. Bet man to spiež darīt un nesaprotu, kāpēc. Esmu gribējusi izdzēt savu kanālu neskaitāmas reizes, bet nospiest pogu arī nevaru. Ja kādam palīdz, lūdzu uzrakstiet publiski vai privāti, jo es tiešām nesaprotu, kāpēc man tas ir jādara. Un es labprāt būtu rakus tur to dobi un cēlusi 40 cik tur laikam tos kilogramus smagas plāksnes daudz labāk nekā runājis par šo publiski. Pateicos, kas noskatījās, atvainojos par daudzajām atkāpēm, atvainojos par skaņām, droši vien atkal tikko aizbrauca mašīna garām. Es ceru, ka varēja dzirdēt. Un esam mieriņā. Paldies! Pateicoties mums, šī pasaule paliek labāka un gaišāka. Paldies jums!